Šodien tāpat kā vakar tu stāvi, kā staigājošs koks tu esi, tu ej un ej, trūkst elpas, slāpes, nogurums, sāpes. Varonīgais, tava sirds tev saka, klusē un ej. Pakalna galā ciemata taciņa, skan šausmu kliedzieni kā vētras rēkoņa. Te un tur sarkanā zeme slēp mirušo. Mājās nekas vairs nekustas, daba izdzīvo, bet cerības gājiens neapstājas. Mīlestība tik un tā nemirst, lai arī mačete griež. Tur pie apvārkšņa bungu skaņas un gājiens. Visas acis pilnas cerību vēršas debesīs. Vai tas būs paziņojums par piena un medu zemi? Visur jūtams prieks par jauno dzimšanu. Es dzirdu, kā priecīgi dejas soļi sit zemi. Umugenzi agukunda, agukura mu kaga, kagushira mu bandi, umwizero ukaboneka, Imana ikuhira, yemwe mwamariza sama. Nukuvuga ngo, narumva nti... Ar šo es sapratu, ja kāds tevi mīl, viņš palīdz tev atbrīvoties no sliktām domām un atgriezties ar citiem, lai atkal atzimtu cerība un Dievs pievienotu savu svētību. Hanyuma, ibyiza Imana igaca ibyuhira. Sešdesmitie gadi bija nozīmīgi vairāku Āfrikas valstu vēsturē. Lielākā daļa valstu kļuva suverēnas un neatkarības pasludināšana izraisīja atmodu visā kontinentā. Šī kustība un vēlme pēc neatkarības ietekmēja vairākas valstis Lielo ezeru reģionā. 62. gadā Ruanda, Burundija un Uganda kļuva neatkarīgas valstis. Tas bija gan liela prieka, gan bēdu piepildīts laiks. Un sajūsmai sekoja drāmas. Mēs esam Burundijā, valstī, kas atrodas no dienvidiem, no Ruandas un uz austrumiem no Kongo Demokrātiskās republikas. 61. gadā pēc premjerministra un neatkarības tēva prinča Luija Ruagazores slepkavības šajā nelielajā valstī notika etniskās sadursmes. Šī etnosa ideja noveda pie valsts apvērsuma 1969. gadā. Par laimi tas neizdevās, bet risks joprojām pastāvēja. To galvenokārt organizēja tā sauktie Tutsi. Tas vēl vairāk sadusmoja Hutu vadītājus, tāpēc 1972. gadā notika pirmais genocīds pret Tutsi un Hutu. Ir cilvēki, kuri saka, ka tas ir genocīds pret Hutu. Es tā nedomāju. Es redzēju, ka bija Tutsi, kuri mira, jo bija Tutsi. Tie bija centieni iegūt varu. Diemžēl tāpat es redzēju arī Hutu, kuri mira, jo bija Hutu. Un tāpēc es zaudēju arī savu tēvu, kā arī savu mazo brāli un vēl 50 citus ģimenes locekļus. Mans tēvs bija Hutu un māte Tutsi. Mans tēvs nomira 1972. gadā, kad dzīvību zaudēja daudzi cilvēki.
Es tolaik mācījos internāta skolā. Kad atbraucu mājās, uzzināju, ka tēvs ir miris. Es biju kopā ar savu mazo brāli, kurš mācījās mazajā seminārā. Mēs sākām raudāt. Mums teica, jūs nedrīkstat raudāt, tas ir aizliegts. Jo, ja karavīri dzirdēs, ka jūs raudat par tādu cilvēku kā viņš, viņi nogalinās arī jūs. Cilvēkiem, kur tajā laikā pazuda, tika dots vārds. Viņus sauca Abamenģa, nodevēji. Tāpēc mēs nevarējām raudāt par Bamenģu, mēs nevarējām sērot, mēs nevarējām lūgt nosvinēt svēto misi. Tas bija aizliegts, un mēs to ļoti pārdzīvojām. Kubera nari namaze kubona ico cigwa. Es jau biju guvusi šo mācību, redzot, ka cilvēki dzīvo šķelti, ka cilvēki ir apmaldījušies bez iemesla, nogalinot savus draugus. Neskatoties uz to, ka biju zaudējusi tuviniekus, sapratu, ka nogalināšana notiek nevis etniskās piederības dēļ, bet gan sliktas pārvaldības dēļ. Ja jūs vedat cilvēku pa nepareizo ceļu, viņa sirds kļūst ļauna. Katram burundiešu bērnam ir jāiemācās nevis nogalināt kādu etnisko grupu, bet gan mīlēt savu tuvāko, kas cīnās ar viņu, neatkarīgi no viņa etniskās piederības. Kristīne saukta par Āfrikas mammu, ar aizrautību pievērsās tradicionālās mūzikas skaistumam un kopā ar dažiem jauniešiem nodibināja kultūras klubu Intetana. Šajā klubā jaunieši iepazīst Burundijas kultūras vērtības. Kluba moto ir vienotība, cieņa un kultūra. Intetana kluba dalībnieki nāk no dažādām Bužumburas vietām. Viņi tiekas 2 reizes nedēļā, lai apgūtu jaunas deju tehnikas. Šis klubs darbojas jau 10 gadus, sekmējot mieru un vienotību. Kad es pievienojos Intetana klubam, pirmā tikšanās notika Kanjošā baudot maltīti. Uz otro tikšanos viņi ieradās manu vecāku mājās Gatunguru, bet kad viņi ieradās Gatunguru apkaimē, kas atrodas Kamenžas komūnā, es biju pārsteigts, jo etniskie stāsti bija tik dažādi. Cilvēks, kas dzīvo Gagarā, jums piemēram teiks, es nevaru iet uz Kamenžu. Cilvēks no Kamenžas jums teiks, pat nāves apdraudēts, es neiešu uz Gagaru. Mēs Intetana klubā jau esam pārvarējuši šīs lietas. Intetanā satiekas visu šo apkaimju iedzīvotāji. Mēs viņus savadam kopā. Mūsu aktivitātes veido šo izlīguma ietvaru caur dziesmu. Mēs dziedam par mieru. Mūsu komponētā dziesma saucas Vugana. Runājam viens ar otru. Tā tika daudz izmantota miera līgumu noslēgšanai Arušā. Tajā teikts, dialoga trūkums rada sliktas baumas, runājiet viens ar otru, lai no tām izvairītos. Saruna var nogalināt vai glābt, runājiet viens ar otru, dialogs ir patiesā vērtība. Mēs zinām, ka krīze Burundijā ir dialoga trūkuma sekas. Burundijas mākslinieki ar dējas, mūzikas un teātra palīdzību veido šo tiltu. Veicinot satikšanos un dialogu. 81. gadā Marija Luīze Cibazurī izveidoja teātra trupu, kurā darbojās Burundijas, Ruandas un Kongo iedzīvotāji. Trupa devās uz apkaimēm un pilsētām, lai rādītu izrādes par izlīgumu. Avec la guerre,
Līdz ar karu notika tā sauktā rajona balkanizācija. Bija rajoni, kuros Hutu nevarēja iekļūt, un rajonu, kuros Tutsi nevarēja. Tad mēs sev jautājām, vai mēs pārtrauksim spēlēt? Mēs nevēlējāmies pārtraukt sniegt savu vēstījumu brīdī, kad mūsuprāt iedzīvotājiem tas bija visvairāk vajadzīgi. Seriāls, kura nosaukums ir Kaimiņš ir daļa no manas ģimenes, guva panākumus visā valstī. Mācība par ubuntu un vienotība starp Tutsi un Hutu uzrunāja Burundijas iedzīvotājus. Mariju Luīzi iedvesmoja ikdienas dzīve, apkaimes grūtības, cilvēku attieksme etniskā konflikta laikā un tam līdzīgi. Viņa uzrakstīja stāstu par Mbazu un Natālijas mīlestību. Abi jaunieši mīl viens otru, taču viņu stāsts ir sarežģīts, jo viņi nav vienas tautības. Uraho Mukama. Amahoro. Amahoro nawe Gamari. Sveiki, Mukamu, sveiki, Marija. Ngugira wita kuri Natālija. Amwita ko yamara. Sakiet man, Mbazu, vai šajā krīzes laikā jūs aprecēsieties ar meiteni, kas nav no jūsu etniskās grupas? Warize amashuri yawe ukayatsinda. Ugira urongora umukobwa mudasangiye ubwoko. Muri iki gihe n'aka kaga ubona igihugu kirimo. Vai Natālija ir atbildīga par krīzi? Neuztraucieties, svarīga ir nevis etniskā piederība, bet gan mīlestība. Un kur jūs dzīvosiet? Ligzdā kā putni? Bet kur jūs dzīvosiet šajā valstī, kur ir tikai Hutu un Tutsi? Un viņi visi domā tikai par etnisko piederību? Es klusēšu, tas bija tikai padoms. Neļaujiet man jūs atturēt no jūsu ceļa. Man patīk spēlēt gan teātrī, gan kino, un es vienmēr no tā kaut ko gūstu. Jo tas ir tā, ka katrai lugai ir vēstījums. Un kad vēlaties nodot kādu vēstījumu citiem, vispirms tas ir jāizlaiž caur sevi. Pat ja lugā sāku baumot par kaut ko, man vispirms pašai tam ir jānotic, lai spētu pārliecināt citus. Seriāls, kas tiek pārraidīts katru pirmdienas un piektdienas vakaru, kļuva par pārraidi, kuru nevar palaist garām. Ģimenes meklē kaimiņus, kuriem ir radio, lai kopīgi noklausītos dienas raidījumu. Seriāla vēstījuma būtība ir pašā nosaukumā. Kaimiņš ir daļa no manas ģimenes. Viņš ir vairāk nekā ģimene, jo, piemēram, ja jums naktī uzbrūk un jūs gaidāt, kad jūsu ģimene, kas dzīvo 2 pakalnu attālumā, uzzinās, ka jums uzbrūk un iejauksies, jūs jau vai nu būsiet izglābies, vai jau arī miris. Kaimiņš ir tas, kurš ceļ trauksmi. Kaimiņš patiešām ir lielisks draugs. Līdz ar etnisko karu cilvēki sāk skatīties uz saviem kaimiņiem un izturēties pret viņiem nevis kā pret kaimiņiem, bet gan kā pret etniskās grupas piederīgajiem, kā pret ienaidniekiem. Mēs pieredzējām, ka kaimiņi, kur gadiem ilgi bija dzīvojuši līdzās viens otram, dzīvoja blakus īpašumos, kuri bija draugi no bērnības, sāk izturēties agresīvi un pastrādāt tādas nekrietnības, par kurām mēs nekad nebūtu varējuši pat iedomāties. Gada 21. oktobrī notika uzbrukums prezidenta pilī, nogalinot prezidentu Melchioru Ndadayi un vairākus ministrus. Izdzīvojušie patvērās vēstniecībā. Izcēlās spriedze un valstī sākās ugunsgrēki. Atriebība ņēma virsroku, slaktiņu ar ieročiem un mačetēm paņēma bērnus, jauniešus un pieaugušo dzīvības. Tajā laikā Adele tikās ar dažiem kaimiņiem netālu no savām mājām. Baca bafata abatutsi bose twari kumwe twabana. Viņi paņēma visus klātesošos Tutsi, izkārtoja mūs rindā. Kumurango baratwegeranya twese baja kudufunga. Viņi mūs ieslodzīja kopmītnē. Visi bijām Tutsi. Kwikomine badushiraho. Iestājoties tumsai, viņi mūs sadalīja mazās grupiņās, saucot katru pēc vārda. Tāds un tāds, nāciet ārā. Un tie, kas izgāja ārā, nekad vairs neatgriezās. Kad viņi nonāca pie manis,
Viņi nosauca manu vārdu. Es atbildēju, un viņi lūdza parādīt, kur atrodas Ndadaye. Es teicu, ka nezinu, par ko viņi runā. Tad viņi paņēma manu bērnu, un mani viņi sagrieza un iemeta tajā pašā masu kapā, kur pārējos. Je suis arrivé une semaine après. Es ierados nedēļu vēlāk. Tad mēs ar bīskapu konferences priekšsēdētāju mēģinājām izveidot nelielu grupu, kas būtu mazliet lielāka. Mēs tajā bijām 5 cilvēki, lai varētu kaut ko uzsākt. Lai sazvanītu pa tālruni 2 vai 3 cilvēkus no valdības, mums bija nepieciešamas 3 vai 4 dienas. Un mēs gribējām zināt, vai viņiem ir reāla iespēja mūs satikt un glābt viņu dzīvības. Tas bija grūti. Mēs devāmies uz visām vēstniecībām, Vācijas, Francijas, un bija arī daži, kas bija paslēpušies nunciatūrā. Mēs gājām, lai mēģinātu savākt kopā visus, kas bija palikuši. Mēs viņiem teicām, nāciet, pat ja tie, kas īstenoja puču, joprojām ir pie varas, mums noteikti ar viņiem ir jātiekas, mums viņiem ir jāparāda, ka jūs joprojām esat dzīvi. Visbeidzot, viņi piekrita doties ar mums. Gada janvārī dažādas burundiešu grupas noslēdza pamieru. Par Burundijas republikas prezidentu iecēla Kiprienu Ntāryamiru no partijas Frodebu, Demokrātijas fronte Burundijā. Viņa prezidentūras laiks bija īsi. 94. gada 6. aprīlī viņš atgriezās no Āfrikas valstu vadītāju samita Tanzānijā Ruandas prezidenta Habyarimās lidmašīnā. Lidmašīna tika notriekta, nosēžoties Kigali lidostā Ruandā. Situācija Ruandā stipri pasliktinājās. 100 dienu laikā par genocīda upuriem kļuva aptuveni 1 miljonu cilvēku. Tiem, kas pārdzīvojuši slaktiņu, sākās ilgs personīgās atjaunošanās un piedošanas ceļš. François Xavier Ngarambé, mākslinieks un pārliecināts kristietis, piedzīvo un pauž izlīgumu caur mūziku. L'art est au service de la réconciliation. Māksla kalpo izlīgumam. Pirmkārt pašam māksliniekam. Mūziķis vai jebkurš cits mākslinieks vispirms sāks izjust savu postu, savas brūces un spers dziedinošu soli. Piedzīvojot šo pieredzi ar kungu, kurš dziedina, kurš atjauno mani, es vēlos, lai arī citi to piedzīvotu noteiktā veidā un tādējādi arī nodotu to tālāk caur maniem darbiem. Umubyeyi mwiza aragabana ibyiza. Umubyeyi mwiza aragabana ineza. Urugamba na Mukansanga mwatubereye beza, mwaturaze urukundo kandi nta cyiza cyaruta urukundo. Dans notre livre Rescapé pour Kigali, mūsu grāmatā Izglābtie Kigali dēļ nodaļa par mani un manu sievu saucas Izglābti, lai mīlētu. Tā ir arī mūsu pieredze, ko piedzīvojām, kad atgriezāmies mājās pie to cilvēku kapa, ar kuriem bijām kopā kopmītnēs, un mēs teicām, mēs varētu būt tur, bet mēs neesam. Bet kāpēc tur nonāca citi? Un mēs gājām šo ceļu, redzot slepkavas, kā viņi bija ielaiduši naidu savās sirdīs, un tad naids bija radījis nāvi viņos pašos, un tad viņi atdeva to, kas viņiem bija, viņi nogalināja. Viņu rīcības sekas bija nāve, un es teicu, kāpēc mēs palikām ārpus šiem kapiem? Ja mēs atrodamies ārpus šiem kapiem,
tad tas neapšaubāmi nozīmē iet pretējo ceļu tam, ko gāja tie, kas viņus nogalināja. Mūsos ir jābūt mīlestībai, lai mūsos būtu dzīvība, lai mēs varētu dot dzīvību. Tajā brīdī mēs sapratām, ka mūsu kā izdzīvojušo aicinājums ir mīlēt. Soli pa solim māksla ir ceļš uz Ruandas tautas dziedināšanu. Ir izveidotas vairākas iniciatīvas, piemēram, Ubumuntu mākslas festivāls, Hope Azeda, Mašerika dibinātāja, izvirza jauniešus priekšplānā, lai risinātu jūtīgus jautājumus un radītu telpu, kur satikties un veidot dialogu. Mūsu kā kristiešu loma miera veidošanā un izlīgšanā ir lielāka, un mums tā jāuztver ļoti nopietni. Mums ir jāapkopo atmiņas, ko iznīcināja karš mūsu reģionā. Mums ir jāveido piemiņas ceļi. Kā to darīja Ruanda? Bet mums tas ir jādara no perspektīvas, kas nav atriebība vai trauma. Mums tas ir jādara iedvesmojoši. Mums ir jāatjauno atmiņas, ko iznīcināja karš šajā reģionā, īpaši par labajiem laikiem. Sliktās atmiņas par nemieriem un šķelšanos ļaujiet tām aiziet. Mums tās nav vajadzīgas. Mums jābūvē tilti, nevis sienas. Tur, kur nebija tiltu, uzbūvēsim tos, lai būtu ko atcerēties tur, kur bija mūri, nojauksim tos. Sāksim no jauna. Būsim vienoti, tas ir ļoti svarīgi. Mēs kā ģimene vienojāmies pēc 40 gadiem sarīkot pēdējo sēru ceremoniju. Mums tika noturēta mise, un pēc tam bija lūgšana nodomi. Es atceros, kā es lūdzu kungam spēku. Es teicu, ar šī upura spēku es piedodu tiem, kas nogalināja mūsu tēvu un neļāva mums par viņu godam apglabāt, un kas iegrūda mūsu postā. Mēs nevarējām mācīties, kā gribējām. Mēs dzīvojām, kā varējām. Tajā brīdī, kad es teicu šos vārdus, es sāku ļoti stipri raudāt. Tā bija pirmā reize, kad mums bija šāda iespēja, un visa ģimene, mana mamma, brāļi un māsas, visi tajā brīdī raudāja. Mēs salūzām, mēs palikām raudāt, mēs bijām kā atbrīvoti. Niho tugiye no kuburana. Kad mēs vērsāmies tiesā un viņi ieteica man pieprasīt kompensāciju par nodarīto kaitējumu, es teicu nē, es neprasīšu kompensāciju, jo pat ja viņi man dod kompensāciju, viņi nevarētu man atdot manu roku tādu, kāda tā bija. Man būtu protēze, bet tā neizskatītos pēc manas rokas. Es laidu pasaulē bērnu, un ja es lūgtu viņiem atdot manu bērnu, viņi neatgrieztu man mugurā nesāto kvintintu. Tas būtu bērns, bet ne tāds, kāds man bija. Es ielūkojos savā sirdī, es apcerēju Dieva labestību, es liku visu savu cerību uz Dievu un izvēlējos dāvāt brīvību tiem, kas man bija nodarījuši tik daudz ļauna, lai šis ļaunums vairs neietekmētu manu dzīvi un turpmāko manu dzīves ceļu. Pēc dažādiem kara periodiem vairāki mākslinieki no Lielo ezeru reģiona ir apņēmušies veicināt dialogu, piedošanu un izlīgumu, lai dziedinātu ievainotās atmiņas. Viņu vēstījumi rada jautājumus un dažkārt satrauc, bet galvenokārt tie liecina par izturību un iespējamo nākotni. Atjaunošanās posms jauniešiem ļauj pārkāpt savas iepriekš noteiktās identitātes robežas. Vairāki jaunoši kopā strādā pie attīstības projektiem, lai atjaunotu to, kas ir sagrauts. Viens no šiem drosmīgajiem jauniešiem ir Žaks Murigants, pazīstams kā mākslinieks Varenais Popo. Viņš uzskata, ka izlīgumu var panākt ar izglītības un mūzikas palīdzību. Nta mahoro nta kintu umuntu yakubaka. Mbese mu mahoro
umwana arakura. Bez miera neko nevar panākt. Valstī, kurā valda miers, bērni aug miera apstākļos. Valstī, kurā valda miers, bērniem ir vieglāk mācīties. Miers ir kā ola. Jūs to sargājat, lai tā nesadalītos. Ruandā mums bija grūti panākt mieru. Mēs zaudējām vairāk nekā 1 miljonu ruandiešu genocīda laikā. Tas 1994. gadā tika pastrādāts pret Tutsi. Mūsu pienākums ir aizsargāt šo mieru. Mūzika vienmēr ir bijusi cilvēku vienotāja, jo mūsu zeme ir Ruanda. Mūzika ir mūsu kopīgais labums, un tā ir daļa no katra pilsoņa. Ja nav mūzikas, nav arī ruandiešu. Kopš seniem laikiem cilvēki dziedāja kāzu ceremoniju laikā, dziedāja, kad devās apstrādāt laukus, dziedāja arī gani, kas ganīja govis. Dziesma ir avots, no kura mēs smeļamies savu kultūru. Soli pa solim māksla ir ceļš uz Ruandas tautas dziedināšanu. Ir izveidotas vairākas iniciatīvas, piemēram, Ubumuntu mākslas festivāls. Hope Azeda, Mašerika dibinātāja, izvirza jauniešus priekšplānā, lai risinātu jūtīgus jautājumus un radītu telpu, kur satikties un veidot dialogu. Stāsti, par kuriem mēs runājam, ir cerības stāsti, kas mūs saista ar mūsu pašu dzīvi, atspoguļo mūsu dzīvi un pieredzi. Un mēs izmantojam šādu veidu stāstus, lai veidot sarunas, arī grūtas sarunas, un lai radītu drošu telpu. Mēs izmantojām mākslu, lai satuvinātu kopienas un uzsāktu izlīguma ceļu. Mēs ticam, ka māksla ir lielisks līdzeklis, lai atjaunotu salauztu sabiedrību. Un mākslā ir spēks. Tā ir atslēga, kas var atvērt mūsu iekšējo būtību, rosināt pārdomas un likt sev uzdot jautājumu, vai tas, par ko es runāju, ir labi vai slikti. Mīlestība ir laba, miers ir labs. Kāpēc mēs nevaram runāt par mieru, izmantojot mākslu, un paskatīsimies, kā mēs jūtamies, vienkārši skatoties uz to. April is a great month, and will always be a great month as we remember the innocent lives lost. During the 1994 genocide against the Tutsi. 94. gada genocīda pret Tutsi laikā māksla tika izmantota naida kurināšanai, radio, arī modē, bet tagad dziedināšanas procesa laikā mākslu var izmantot arī labām lietām, lai dziedinātu, lai tā būtu vieta, kur mēs varam nākt un pierakstīt visas savas sajūtas, visus savus risinājumus, kur mēs varam nākt un runāt par mieru. Par miera jēdzieniem un to, ko tas varētu nozīmēt pasaulē. Cik daudz iespēju varētu būt tik vienam, ja viņa dzīvība nebūtu apdraudēta. Tāpēc man šķiet, ka miers un izlīgums ir interesanti jēdzieni, ko var iekļaut mākslā, jo tie patiešām ļauj pasaulē ieraudzīt tālāko ceļu un cilvēkiem ieraudzīt sevi mierpilnā un samierinātā pasaulē un visu, ko tas ļauj viņiem sasniegt. And what they can achieve with that. Jaunie mākslinieki bija vieni no pirmajiem, kas runāja par dialogu, piedošanu, vienotību un miera iespēju Lielo ezeru reģionā. Viņu veids, kā viņi izsaka savas bēdas, ir gaisma daudziem. Burundijā dzīvojošais Clovis Ngojs no Kongo uzsāka dziedināšanas ceļu caur glezniecību. Viņa bērnībā viņa ģimenei bija jādodas uz bēgļu nometnu Uvirā, Dienvidu Kivu provincē. Je dois vous dire que je suis inspiré par le drame. Vispirms jāsaka, ka manas mākslas avots ir šī traģēdija, jo es mēģinu atklāt un paust to, ko esmu piedzīvojis caur citiem. Et d'exprimer ce que j'ai vécu à travers les autres
et tout. Et ma peinture à moi aujourd'hui. Un savu glezniecību es vēlos izmantot kā propagandu, likt cilvēkiem ienīst karu un izplatīt starp viņiem mieru. Et propager la paix parmi les gens, parmi les sociétés. Quand j'étais sur Marseille, j'avais fait. Kad biju Marseļā, es uzzīmēju gleznu. Kad ziloņi cīnās, zāliens cieš. Tā ir glezna, kurā attēloti divi ziloņi, kas cīnās, un pa vidu bija bērns bez sejas, iestrēdzis starp abiem ziloņiem. Es centos attēlot savu laiku Kongo. Gleznā es runāju par abām nometnēm, kas cīnījās kā spēcīgi un lieli ziloņi, un to vidū es biju kā nekas. Es vienmēr uzdodu jautājumus, bet, kad runa ir par neatbildētiem jautājumiem, es esmu kā bērns. Es cenšos jautāt, kāpēc? Kāpēc pieaudzis vīrietis iet un nogalina mazu bērnu? Kāpēc divi brāļi cīnās viens pret otru? Šī balss ir tā, kas man pamudināja kļūt par mākslinieci, kāda esmu. Šī balss man visu laiku atgādina, vai tu sēji mīlestības sēklas, vai jūs sējat mierinājumu sēklas, vai jūs sējat miera sēklas? Tas ir mans sapnis. Ja mēs visi spēsim balstīties ticībā, ticēt labajam un strādāt labā virzienā, tad mēs piesaistīsim labo, jo mēs kļūsim par to, kam ticam, par ko domājam. Ja mēs domāsim ar mīlestību, mēs nesīsim mīlestību. Ja mūsu sirds būs tumšas, mēs nesīsim tumsu. Tāpēc mums ir jānostiprina sevī labās lietas un jābūt pēc iespējas stiprākiem ticībā. I hope that young people can really have peace. Es ceru, ka jaunieši patiešām spēs pieņemt mieru un izlīgumu visās savas dzīves jomās. Ne tikai vispārējais miers, kas vajadzīgs valstī, lai izdzīvotu, bet arī miers viņu prātos, ģimenēs, savstarpējās attiecībās, attiecībās ar Dievu, visās lietās. Jo mums valstī var būt daudz miera, bet mēs varam cīnīties mentāli, emocionāli vai garīgi, un es ceru, ka jaunieši spēs atrast šo mieru. Kungs, tu zini, kādas ciešanas ir ģimenēm, kas ir cietuši šajos slaktiņos. Nāc un dziedini visas brūces viņu sirdīs, lai tava mīlestība mājo viņu dzīvēs un sniedz viņiem mierinājumu. Mēs arī uzticam jums visu Lielo ezeru reģionu māksliniekus un visus tos, kas ir apņēmušies panākt izlīgumu, lai tava mīlestība kļūst par vairogu katram no viņiem caur tava svētā gara darbību. Svēto rakstu vieta šim mēnesim 1. Jāņa 3:14 līdz 16. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus, kas nemīl, paliek nāvē. Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava, un mēs zinām, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis, tad arī mums pienāks atdot savu dzīvību par brāļiem.